Maziņš video par krāsu tumšināšanu, lai uz druku tāds gaišs dizains ļoti neizbalē. Tas šeit tad var noderēt. Galvenais nevajag ieiet tādā pilnīgajā panikā un visu ļoti tumšināt, bet, piemēram, rekomend šeit ir tāds gaišs dizains, un viņš pēc apdrukāšanas, tāds tā kā nenodrukāsies. Viņam būs kaut kāds, grūti pateikt, cik daudz, bet kaut kāds procents no tās krāsas, kas tā kā izzudīs. Un viņš paliks vēl bišķi vājāks, vēl bišķi baltāks. Piemēram, skatāmies, tūlīt viņš tur beigs lādēties. Viņš tagad izskatās, it kā šitā te uz tā vāciņa, bet tāds viņš nebūs, un tas tādiem blāviem, tur gaiši ziliem, gaiši rozā, jebkuriem tādiem pasteļu toņiem, tas tā varētu būt. Un tā ko vajag izdarīt? Vienu lieku reizi, kur ir tas, šis ir tas lejrīts, tas rozais, vajag aizvilkt viņu uz plusiņu, viņš tā kā nodublējās, tagad ir 2. Un to augšējo šeit layers panelī vajag pārslēgt uz multiply. Un viņš uzreiz paliek tāds ņiprāks, kur ja es izslēdzu viņu ārā, atšķirība ir baigā. Un tad, ko var izdarīt, var vienkārši uzspiest Ctrl+S, un viņš saglabāsies tāds tumšāks. Ja negribās tik lielu to tumšuma soli, viņš jau tāds ļoti tumšs sāk palikt, var pamēģināt šitam te augšējiem slānim paslēgt opacity, to stiprību bišķi uz leju, lai viņš tā kā bišķiņi tikai ietumšina. Piemēram, pa 34% tumšāks. Un, ja paslēgā, var redzēt atšķirību. Nezinu, es šitam dizainam domāju, ka es kaut kādu 70 uzslēgtu, un viņš būs tāds foršs apmēram, tāds ok. Dažreiz tādas situācijas, un atgriezīšu uz 100, ir tādas situācijas, ka gribās kaut kādu daļu patumšināt tikai, bet visu pārējo grib atstāt gaišu. Piemēram, es gribu, lai šitā zaļā puķa ir stipra, bet šito es gribu atkal blāvu. Tā var izdarīt tā, ka rekur ir tas tumšinātais layers, viņam var uzslēgt masku, jeb šito te 4-stūrīti uzspiest. Un tad parādās tāds 4-stūrīts, taisnstūrīts šeit. Tad ir jāuzspiež uz šīs te otas, jeb jāpiespiež B burtus klaviatūras, brush tool. Un tad reku parādās tas riņķīts, ar kvadrātu iekavām var mainīt izmēru. Un tad var vienkārši patumšināt, pagaišināt, kur grib. Rekur viņš šitā te gaišina. Viņam ir ļoti, cieta tā kontūra. Un, ja negrib tik cieta kontūra, tad vienkārši var uzlikt soft, tā kā hardness noņemt nost. Viņš tagad tā blāvi viņa gaišina. Piemēram, šitos es gribu blāvus visus, bet šito te puķi es gribu atstāt tumšu. Tagad es viņu nobalināju. Ja mēs uzspiežam šitās bultiņas, lai samainās klucīšu vietām, tad reiz tā es tumšu atkal. Piemēram, šito puķis arī tumšu gribu, šito arī gribās tumšu. Un šitien gribās tumšu. Tā kaut kā, un tad tā var sataisīt, ja gribās pa daļām. Ja negribās pa daļām, tad, protams, var vienkārši nodublēt augšējiem slānītim, augšējiem no tiem 2 vienādajiem uzslēgt multiply, un, piemēram, palaist, lai nav tik traki uz kaut kādiem, 80%, pastīties, cik liela tā atšķirība. Tā jau ir diezgan liela atšķirība, bet tad viņš forši iztīsies. Galvenais nevajag ieiet kaut kādā tādā, multiply, davai, tad vienkārši tad taisīt kaut kādus šitādus te dizainus, nevajag nodot. Tad cilvēki viņš sūdzēsies, jo tur kvalitāte arī zūd, ka viņš sāk, tik ļoti stiprs palikt. Tā kā es domāju, 1, maksimums 2 reizes nodublēt un būs ok. Tas arī viss.